Cik gan durvju mums atvērtos, ja mēs prastu runāt vismaz 10 pasaules valodās. Mūsu dzīve kļūtu interesantāka, bet redzesloks plašāks. Pieaugušiem tas palīdzētu darba meklējumos un biznesa kontaktu veidošanā ar ārvalstīm, bet bērniem tas palīdzētu iegūt jaunus draugus un zinības. Ir tāda vieta Latvijā, kur var jums palīdzēt īstenot šādu sapni. Vai zinājāt, ka angļu valoda ir dzimtā 400 miljoniem cilvēku visā pasaulē? Savukārt tas, kurš prot vācu valodu, var sazināties ar vairāk kā 100 miljoniem cilvēku, bet spāņu valodā runā vairāk kā 300 miljoni cilvēku. Tomēr nav jau svarīgi, cik valodu katrs no mums zina. Ir svarīgi, cik labi tās protam. Sevišķi šodien, sparīgas darba tirgus konkurences apstākļos ar vienas dzimtās valodas zināšanām nereti viena nebūs gana. Tulkošanas un valodu mācību pakalpojums sniedzējs Skrivanek izveidots pirms 16 gadiem Prāgā, Čehijas Republikā. Uzņēmumam paplašinoties ir tapušas 50 filiāles 14 valstīs, taiskaitā arī Latvijā. Pirms vairākiem gadiem izveidotā Skrivanek Baltic valodu skola iemācīs jums nepieciešamo valodu tā, lai jūs to varētu lietot mācībās, ceļojot vai biznesa vidē. Nevelti Skrivanek valodu skolas moto skan "Iemācīsim to pateikt". Profesionāli ārvalstīs apmācīti pasniedzēji ļaus pārvarēt bailes, lietojot jums nepieciešamo vai vēlamo svešvalodu ikdienā. Pat ja jūs moka neziņa un šaubas, kā noturēt uzmanību mācību laikā un šīs mācības arī sekmīgi pabeigt. Bieži vien cilvēki zvanam un uzdod arī tādu pašu jautājumu. Un aiz šā jautājuma var just tādas nelielas bailes un kompleksus varbūt no iepriekšējās mācību pieredzes, kad tagad viņiem liks mācīties gramatiku un kaltu vārdiņus un pagātnes formas, ja, un tādas, teiksim, sausas detaļas. Pasaule un līdz ar to mācību procesi ir strauji attīstījušies. Skrivanek potenciālajiem valodu apguves audzēkņiem tiek izskaidrotas mācību metodes, līdz ar to iedrošinot klientu uzsākt valodas apguvi. Tad, kad šie cilvēki atnāk uz pirmo šajā gadījumā, viņu gadījumā izmēģinājumu reizi, tad vienmēr ir prieks, kad viņi iznāk no nodarbības ārā apmierināti, priecīgi un pilnīgi sagrautiem stereotipiem par to sauso un teorētisko mācīšanos. Valodu skolā raugās uz to, lai pasniedzēji strādātu ar interaktīvām metodēm. Atšķirot vispārīgo no lietišķās valodas, audzēkņi intelektuālo bagāžu jeb valodu apgūst nelielās grupās un tiek sagatavoti reālām dzīves situācijām. Mācību laikā tiek gan pāros, gan grupās izspēlētas un simulētas dažādas ikdienišķas ainas no mājas, darba vai brīvā laika vides, to papildinot ar prezentācijām un pareizas gramatikas metodēm. Padziļinātākai svešvalodas apguvēja mācības grupā var aizstāt ar individuālajām nodarbībām, jeb viens pret vienu ar pasniedzēju. Tāpat arī Skrivanek valodu skolas pasniedzēji mācības organizē uzņēmuma korporatīvajā vidē pie klientiem. Aizņemtākajiem piemērotāka būs tālmācības metode, kas nozīmē valodu apguvi ar mācību portāla palīdzību. Audzēknis saņem autorizācijas pieeju mācību portālam, kas nemitīgi tiek kontrolēts un papildināts ar uzdevumiem. Būtiskākais ir realizēt kopējo galamērķu valodu zināšanu apguvē, jo valoda sniegs jums plašāku skatu uz dzīvi, lai neapjuktu brīdī, kad, piemēram, kāds svešā mēlē runājošs ārzemnieks jūs laipni palūgs nosaukt skaistākās vietas Rīgā. Mans galvenais padoms noteikti būtu neapjukt un nebaidīties sarunāties ar šo cilvēku, jo atkal jārunā no pieredzes. Kad cilvēki visbiežāk nerunā tāpēc, ka nevis tāpēc, ka viņi nezina, bet tāpēc, ka viņi baidās runāt. Jā, un, protams, zīmējumi arī var palīdzēt, ja tanī brīdī ir pie rokas uz ielas rakstāmais un lapiņa. Valodu skolai Skrivanek Baltic ir Rīgas domes izglītības, jaunatnes un sporta lietu departamenta licence, un tā īsteno interešu izglītības programmu. Ja esat nolēmis apgūt kādu svešvalodu vai papildināt jau esošās zināšanas, jums iestājoties valodu skolā būs jānokārto pārbaudes tests. To var izdarīt klātienē vai tiešsaistē, internetā Skrivanek mājaslapā. Tas nepieciešams, lai noteiktu, kāda līmeņa apmācībām esat gatavs. Taču sākumā ir nepieciešama nevien vajadzība, bet arī vēlme. Tā nodrošinās mācību apmeklējumu regularitāti, kas būs 2 reizes nedēļā. Savukārt labs un harizmātisks pasniedzējs noturēs jūsu uzmanību tā, ka nemanīsit aizritam nodarbības laiku. Mācību semestra apguves materiālus sagādās pasniedzējs, taču pilnīgi bez mājas darbu pildīšanas iztikt gan nevarēs. Nevajag satraukties, jo atzīmes neliks. Tomēr zināšanas novērtēs ar prasmju līmeņa apzīmējumu pēc burtiem, ko nosaka CEF sistēma jeb Eiropas kopīgo pamatnostādņu skala.
Semestra noslēgumā izpildīsiet nelielu pārbaudas darbu un pēc kursu beigšanas saņemsiet apliecību par regulāru kursu apmeklējumu un noteiktu zināšanu līmeņa apguvi konkrētā svešvalodā. Aktuāli, ka šobrīd ar Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtiem kuponiem nodarbinātajiem ir iespēja apgūt svešvalodu ar 90 līdz pat 100% atlaidi.